Īpašnieku vidū mēs vērojam pilnīgi citu ainu. Sarosās arī uzņēmēji, kas saules kolektors sākuši ražot tepat Latvijā, nevis importē no ārvalstīm. Par to vairāk mūsu korespondents Uldis Birziņš. Lai mūsu startautiski atpazītu, ka mēs kaut ko saprotam no saules enerģijas, mums ir vajadzīgi objekti, ar ko mēs reģionā atšķiramies. Dānijā ir Solar City Kopenhāgen, kas tā ir nopozicionēta. Dānijā ir Solar City Malmo. Mums varēja būt Solar Library, jā. Mums varēja būt startautiski atpazīstams objekts, kur ietvaros mēs pasakām, mēs ar sauli strādājam. Tā uzskata saules enerģijas eksperts Didzis Dejus. Izrādās, Latvijas klimatiskie apstākļi saules enerģijas izmantošanai ir pat piemērotāk kā Dānijā vai Zviedrijā, kur šīs enerģijas iegūšanas veids ir ļoti populārs. Pēc klimata situācija mēs esam līdzīgi kā Vācijā. Tā kā vienīgais, ka tur tie atbalsta instrumenti nedaudz efektīvāk strādā, bet mums ir līdzīga klimata situācija. Un tie dati, kurus mēs vācam, to liecina, tas nav tikai tāds teorētisks, jā, tā ir, tie reālie savāktie dati no mums, kurus faktiski pierāda, ka tā sistēmas ļoti labi darbojas arī šeit. Mājsaimniecības saules enerģiju var izmantot divos veidos. Uzstādīt saules baterijas un paneļus, kas ražo elektrību, var arī par daudz zemāku cenu iegādāties saules kolektorus, ar kuru palīdzību var uzsildīt ūdeni vai tos izmantot kā apkuras sistēmas sastāvdaļu. Tā kā saules enerģijas izmantošana Latvijā kļūst arvien populārāka, parādās arī uzņēmumi, kas kolektorus ražo uz vietas, nevis importē. Pats vienkāršākais, kā jau es minēju, ir izmantot siltā ūdens sagatavošanai. Un tad tādai 3-4 cilvēku ģimenei būtu nepieciešama aptuveni 2-3 kolektori, teiksim, uz ēkas jumta, pats arī ūdens sagatavošanas boilers un vispārējā sistēma, kas nodrošinās šī siltuma enerģijas iegūšanu. Tad šāda sistēmas izmaksas sasniegs aptuveni līdz 2000 latiem. Ja sistēma grib pieslēgt esošai gāzes, elektrības vai malkas apkurei, tad izmaksas būs krietni dārgākas – no 4 līdz 6 tūkstošiem latu. Ja sistēma būs paredzēta tikai ūdens sildīšanai, tad tā darbosies no aprīļa sākuma līdz septembra beigām. Savukārt, ja mēs izmantojam apkuras atbalstam, tad izmantojamo temperatūru spektrs jau ir plašāks, jo mēs varam izmantot temperatūru sākot jau no 25 grādiem un līdz pat tai temperatūrai, kas mums ir nepieciešama. Un, teiksim, šādas temperatūras no saules kolektoriem ir iegūstams faktiski visā gada laikā, tad, kad mums ir saulīte. Jo, pieņemsim arī februārī, tad, kad ir -20 grādi un ārā ir saulīte, saulains laiks, mēs faktiski no saules kolektoru sistēmas dabonam temperatūru no 40 līdz pat 50 grādiem. Saules kolektoru popularitāte Latvijā pēdējā gada laikā vairojas Eiropas Savienības atbalsta programma, kas apmaksā pusi no sistēmas uzstādīšanas izmaksām. Tikmēr Lietuvā mājsaimniecības, kas aprīkotas ar saules baterijām, savu saražoto elektrību pārdod par dubulto tarifu. Latvijā šāda iespēja nav. Ekonomikas ministrija šobrīd grib uzsākt darbu pie tā saucamās neto uzskaits princips ieviešanas, kas nozīmē, ka, ja iedzīvotājs uz savas mājas ir uzlicis saules paneļi, kas ražo elektrību, tad vasaras periodā viņš vispirms to elektrību izmanto pats, bet pārpalikumu atdod tīklā. Un viņš no tīkla šo enerģiju atpakaļ saņem, pieņemsim, septembrī, oktobrī, novembrī. Ja? Saules kolektoru uzstādīšana privātmāju īpašniekiem atmaksājas mazāk kā 10 gadu laikā, kamēr saules baterijas tikai 30 gadu laikā. Šāda aprēķina gan veikti ņemot vērā pašreizējās elektrības un gāzes cenas. Pie kolektoru un paneļu iegādes arī jāpievērš uzmanība, vai tie ir piemēroti Latvijas klimatiskiem apstākļiem. Jā, nu lūk, saules enerģija, protams, ka būtu labi izmantot. Vienīgais, cik tad tas ilgi kalpo, cik ilgi tad šāds panelis var dot un ražot šo enerģiju, un tam nav nepieciešams nekāds. Nu, tā ir nākotne. Ne, patiesībā tāpat nav nākotne. Tā jau ir šodien, un viss, kas varētu piesaistīt arī zaļās enerģijas veidus, ir apsveicam, ka mēs domājam šajā virzienā, jo tīrs gaiss vienmēr ir labāk un tīra enerģija vienmēr ir jaukāk. Labi, turpinām ar rīta preses apskatu. Nu, protams, notikums numur 1, kurš vakar pierībināja galvaspilsētu Rīgu, maratons. Maratonā